Sveiki! Prieks par jūsu klātbūtni Somatikas fóruma sarunās un praksēs. Šo apmēram stundiņu uzzināsim par vienu no Latvijā sastopamajām somatikas praksēm. Lai gan kāds man teica, ka šī nesot somatikas prakse, bet es minēju deju un kustību terapiju, tomēr tas skatpunkts uz cilvēku ir somatisks. Vienmēr sakot, deju un kustību terapija būs šī praksa, kuru mēs pētīsim šai stundā, un pieredzēsim uz savas ādas arī dažas somatiskās prakses, kas izriet tieši no šīs pieejas. Ar to mērķi, lai uzzinātu par šo pieeju, par šo terapijas veidu, principā ne tikai teorētiski, bet mazliet arī pagaršojot to praktiski. Un pirms mēs ķeramies pie sarunas, es aicināšu pievērst uzmanību, kā mēs līdzsvarojamies iekšēnē starp tonus un atslābinājumu. Tad, cik tonizēti vai aktīvi mēs esam, vai varbūt mēs esam ļoti mierīgi, varbūt vispār pārguruši un tam līdzīgi, kur mēs esam uz šīs ases, kur vienā pusē ir aktivitāte, otrā pusē ir tāda pasivitāte. Vai tonus un atslābinājums. Un vai varam mēs izvēlēties, kā justies šobrīd? Kā mēs izjūtam savu prātu? Kā drīzāk pilnu, aktīvu vai tādu plūstošu un atvērtu? Pievēršam uzmanību, kā mēs sajūtam savu mugurpusi, kā mēs sajūtam savu priekšpusi, kā mēs pieredzam savus sānus, kreiso labo pusi. Kā pieredzam savu augšu un savu apakšu, leju. Un tādā plašākā ieelpā sajūtam, kā mēs izplašamies visās trijās šajās pamatdimensijās - augša, leja, sāni, priekša, aizmugure. Un kā mēs izjūtam saucamo ceturto dimensiju - laiku. Kad drīzāk mūsos ir steiga, vai ir sajūta, ka laiks ir pietiekošs. Tāds status quo jautājums, kur mēs šobrīd esam. Un šajā sarunā tiekos es, Inese Upe, somatiskās psihoterapijas speciāliste, somatikas eksperte, ar Lienu Lāci, kas ir mākslas terapeite ar specializāciju deju un kustību terapijā. Liena ir arī emocionālo un sociālo prasmu trenere. Viņa ir arī buto performances māksliniece un arī Argentīnas tango pasniedzēja ar 10 gadu pieredzi. Un šobrīd certificētā programmā viņa apgūst arī šīs dejas terapeitiskos aspektus. Un jau vairāk kā 15 gadus Liena nodarbojas ar dažādām prāta ķermeņa, ķēbena prāta miedarbības izzinošām praksēm, kas ir palīdzējušas skaidrāk izprast un smalkāk sajust sevi, kā arī nonākt līdz mākslas terapijas profesijai. Ar to viņa palīdz cilvēkiem rast mieru, prieku, līdzsvaru ikdienā, būt prasmīgiem arī grūtībās un justies brīvākiem savā augumā. Sveika, Liene! Jā, sveiki, Ines. Un sveiki visi tie burvīgie cilvēki, kas ir pieslēgušies šim ierakstam. Mhm. Liena, pastāsti, kā tu nonāci līdz deju un kustību terapijai, kā savai pieejai, kā savai izvēlei? Jā, šis ir tāds garš un ļoti interesants stāsts, kas īsnībā, kā jau tu minēji, sākās jau vairāk kā 10, 15 gadus atpakaļ. Kad arvien vairāk manā dzīvē ienāca, sākumā tā bija joga, pēc tam tās bija dažādas meditācijas, aktīvākas, mazāk aktīvas, ošo, un pēc tam tur sākās arī visādas dēļas un kustības, tad es iepazinos ar tevi, tad tur ienāca tajā visā stāstā kontakta improvizācija un visas tās prakses, ko tu pasniedz un kamī tu arī dalies. Un tad tas viss tā kā kāpa līdz kādam brīdim vai laikam, kad es sāku apmeklēt Argentīnas tango nodarbības. Un tad jau, kad es viņas biju satunies apmeklējis jau kādu laiku un sāku viņas arī tā kā pasniegt.
tad es ievēroju, kā dēja un kā šis kontakts, ko mēs esam pieredzējuši jau arī kontakta improvizācijā, kā tas pāri attiecībās spēlējas, kā notiek šī miedarbība, kā cilvēki savstarpēji runā vai attiecas viens pret otru, piemēram, atnākot uz nodarbību vai no nodarbības ejot prom, kā viņi tieši ienāk, kā viņi atsveicinās, vai viņi atsveicinās, kā viņi viens pret otru runā, kā tas precīzi, nu, tā kā viens pret viens izpaužas un parādās tajā, kā viņi dejo šo deju. Mm. Un tad man liekas, tas taču ir fantastiski. Tā kā cilvēki, jūs taču, nu, tā kā jūs redzat, kas tas par instrumentu, cik tajā ir milzīga bagātība. Jo tieši kā tu minēji par šo ķermeņa prātu un prāta ķermeņa miedarbību, tas mums ir viss tā kā, nu, tā kā saistīts. Līdz ar to, ja mēs piemēram, iedziļinamies šīs dēļas terapeitiskajos aspektos, mēs caur to varam palīdzēt arī sev partnerattiecībās vai jebkurās cita veida attiecībās. Un tad es sāku tur domāt, nē, nu kaut kas, jo tie cilvēki, protams, kas atnāk uz Argentīnas tango, tur, nu, darba dienu vakaros, ja, skaidrs, ka cilvēki ir jau mazliet saguruši un var teikt, ka viņiem īstenībā nepārāk gribas tur nodarboties ar savu attiecību labošanu un nedod Dievs vēl pieredzēt to, kā viņi varbūt ne perfekti visu dara, teiksim, tas nav īstais vārds, teiksim, to viņas padomāšu. Ne, ne, nepilnvērtīgi piedalās un neadekvāti piedalās attiecību veidošanā. Nevienmēr to ir viegli ieraudzīt vai tajā skatīties, un vēl jau vairāk ar to kaut ko darīt. Tādēļ es tā kā sadūros ar tādu sienu, kad es tā kā redzu, kas notiek, un es redzu arī to, kā es varētu caur šo deju pat cilvēkiem palīdzēt. Un, nu, tā kā šeit ir problēma. Jūs, tā kā, nu, mēs taču to redzam. Un, jā, un tas man aizveda interneta plašumos, kur es meklēju, kā tad, nu, tad, kur tad to var likt un kur tad to var papildus mācīties un papildus iegūt vēl kādas zināšanas, jo praktiska pieredze un tā sajūta par to, kā tas notiek, tā garšiņa man jau bija. Mm. Nu, lūk, un tad kādā saulainā dienā es atradu šīs studijas Stradiņu universitātē. Un kad es gāju cauri programmas šiem dažādajiem punktiem, ko tur tā kā pasniedz, par ko tur var mācīties, man liekas, ak, Dievs, tas taču ir, nu, tas taču ir tas. Tas ir tas, ko man gribas darīt, tas, ko man gribas vairāk mācīties. Gan tā neiropsiholoģija, kaut kā mums viņa tur savādāk saucās, bet nu nav būtiski. Jā. Visas tās dažādās, dažādu veidu psiholoģijas, dažādu veidu pieejas, kā skatīties, dažādu veidu pieejas, kā palīdzēt caur kustību cilvēkiem. Nu, ar vienu sakot, tas bija tā kā vīrs, nu, tā kā 10 no 10. Un, nu, tā es pieteicos. Kad tas bija? Ak, Dievs, jā, es ne, Atceries? laiks nav man mīļākā dimensija. Tas bija tātad, tas nebija ļoti sen. Tas bija, tātad pabeidzu es pirms 2 gadiem. Sanāk, ka tas bija pirms kādiem plus mīnus, nu, ap 2000. gadu, laikam. Tāds varētu būt. Covid laikā, principā, studēju. Jā, 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 mēs Mm. bijām viens no tiem dīvainajiem kursiem, kas pirmie tur sāka, vai nu gandrīz pirmie sāka saprast, kā vispār deju kustību terapija, kā tas vispār var notikt tā kā online un zoomā, un tad tas zooms vispār parādījās, un jā, Kā var tas bija tāds pieskaties bez īpašs. pieskārieniem? Kā to vispār, bet Mm. izrādās, ka cilvēki ir ļoti radoši un arī šis izaicinājums tika pārvarēts un tika atrast pat veidi, kā vēl šo baldu dienu cilvēki turpina strādāt. Jā. Strādāt veidā. Mm. Es atceros, ka es arī pirms Covid vēl psihoterapijas studijās mums bija kāds dators, ka caur datoru vispār nav kontakta. Mēs pat acu kontakts mums nav. Mums ir caur kamerām, un mēs tāpat netur skatāmies. Un es tik daudz ārzemju latviešiem esmu atteikusi savā laikā. Un tad tajā Covid laikā, kad sapratām, kā var strādāt, un īstenībā, ka pat Grīmberga metode, kas ir principā ļoti ķermeniska pieskāriena metode lielākoties, un ka tas ir iespējams caur instrukcijām, caur sajušanu nodot šo pieredzi klientam caur šo te mazo rīku. Mazo lodziņu.
Tas bija absolūts pārsteigums. Man 3 nedēļas bija nepieciešams, lai tam noticētu intensīvi, bet, kad Mm. es to paprovēju, es biju šokāta, cik ļoti labi tas strādāja. Bet labi, to jau visi zina šobrīd. Um, par deju un kustību terapiju. Kas būtu noteikti jāzina par to? Varbūt ir kaut kādi fakti vai kaut kas. Jā, tā tad dēļu kustību terapija, kā tu jau sākumā minēji, ir terapijas metode. Par tādu viņa tika atzīta jau 1950. gadā, kad Marijana Čeisa bija tā mēs viņu saucam par dēļu kustību terapijas, jeb DKT, pirmo lēdiju, kas strādāja psihiatrijā, ļāva šai viņas pieejai attīstīties tik tālu, ka tā kļuva par ārstniecības metodi. Um, tas nu, no vēstures, ja Latvijā šī pieeja metode attīstījās ap gadsimtu mīļu, un tad 2005. Šeit, jā, 2005. gadā tika reģistrēts profesiju standarts, tātad šī dēļkustība terapija tika atzīta kā profesija, un pēc tam no 2012. gada arī mm, tātad mākslas terapeiti, gan tātad dēļu kustību terapeiti, gan pārējās mākslas terapijas specializācijas kļuva par daļu no ārstniecības sistēmas, jeb par ārstniecības personām. Tas par tādiem faktiem. Vēl kas no tādas, tad no faktiem pārējot pie ikdienas dzīves, man uzreiz jāsaka, ka deju kustība terapija nav deju nodarbības. Tas ir laikam tas, pirmais, ar ko es sastopos cilvēkiem stāstot par to, kas ir deju kustība terapija, un arī skaidrojot, kādēļ kaut vai cena ir tāda par sesiju, kāda tā ir, jo tās nav deju nodarbības. Jā, mēs varbūt izmantojam dejas elementus, izmantojam kustību elementus, bet šie elementi tiek izmantoti ar konkrētu terapeitisku mērķi, par ko mēs ar klientu, vai ja tā ir grupa, tad ar klientu grupu vienojamies. Pastāv tā kā noteikumi, pastāv konkrēta forma, pastāv terapeitiskās attiecības, kas veidojas terapijas procesā, pastāv konfidencialitātes noteikumi, mums kā terapeitiem pastāv prasības pēc supervīzijas, prasības pēc personīgās terapijas. Respektīvi, ir daudz dažādi elementi, kas veido to, it kā to, ko mēs reizēm, es savā dzīvē esmu pieredzējis, ka cilvēki tā kā jautā, kas tas jūs tā kā vienkārši tur sanākt un dejojat, kādā stilā jūs tur dejojat. Nu, tā. Bet principā sanāk, ka tā ir grupas terapija. Vienkārši ar dēļas un kustības elementiem. Ir dažādas grupu terapijas. Tas, ko tu uzskaitīji, principā varēja pateikt par jebkuru grupas terapiju. Jā, Vienkārši deju kustību ir iesaista kustību, iesaista deju. Ir jā, ļoti un vienkārša. Jā, Jā, un tā var būt arī individuāla terapija, jā. kur klients nāk ar savu lūgumu, ar savu jautājumu, un ar to tad arī strādājam. Mm. Mhm. Jā, nu tā var teikt, jā, protams, arī pēc definīcijas deju kustību terapija tā tad izmanto, kā jau mēs te vairākas reizes pieminējām, dejas un kustības elementus, klientu dažādu emocionālu, kognitīvu, sociālu, fizisku vai citu traucējumu vai grūtību risināšanā. Mm. Mērķiecīgi. Ļoti mērķiecīgi, jā, protams, tur, nu, tā kā, jā, mēs veicam tātad, tiek veikta izvērtēšana, arī pamatojoties gan uz sarunu, ja klients ir verbāls, jo te, laikam, man būtu jāpiemina, ka dēļ kustību terapeiti nestrādā tikai ar neirotiskā līmenī funkcionējušiem cilvēkiem, bet arī ar zemāk funkcionējušiem cilvēkiem, kuriem varbūt ir pat arī reizēm grūtības runāt Mm. vai cita veida psiholoģiskas grūtības. Un tur tas skaistums, ka tieši neverbāli mēs varam strādāt.
Jā, tieši tā, tieši tādā veidā strādā gan, gan geriatrijā, kad ir smagas demences pacienti vai afāzijas pacienti, vai rehabilitācijā, kad ir klienti pēc insultiem, kur sekas var būt visdažādākās. Mm. Kā tu esi pieredzējis, kā notiek tava darba maģija? Man patīk to pa maģiju saukt. Kas mainās cilvēkā, kad cilvēks atsāk sevi just savā augumā? Jā, nu ar to maģiju ir tā, ka ar to maģiju ir tā, ka mēs, nu, judeļu kustība terapija ir ļoti dažāda, tādēļ es šeit Tu runā par sevi. atļaujos runāt no sevis un no savas pieredzes, no sava veida, kā es strādāju. Um, Tātad manā čemodāniņā ir ļoti, ļoti daudz visa kā. Tur ir ļoti daudz dažādu metožu, ko es esmu pieredzējusi, dažādas vietas, kur es esmu bijusi, kā es esmu bijusi. Bieži vien pēc nodarbībām, gandrīz vai jebkāda veida kustību nodarbībām, man var redzēt vai nu telefonā, vai savā grāmatiņā pierakstot, kas notika un kā es ar to jutos. Mm. Un tad arī. Tas, ar ko es cilvēkiem varu palīdzēt, ir tas, kam es cauri esmu izgājusi pati. Kādas metodas esmu pieredzējusi, tikai tās es varu iedot klientam, ne jau tur kādas citas. Mm. Un tikai tos dzīves ceļus, ko es esmu izgājusi, vai ko es vismaz izprotu un spēju saprast un sajust, tikai ar to es varu, un ar to un tajā varu klientiem palīdzēt. Um, Tas, kas mani visvairāk aizkustina manā darbā, ir tie brīži, kad cilvēki, nu, tā kā mēs dzīvojam ar to ķermeni, mēs zinām, ka viņam tur ir divas rokas, mēs viņu tur apģērbjam, tur galva turās, šķiet, ka tas ir kakls, un citi zina, ka šeit tā vieta saucās spranda, un ir Mm. dažādas ķermeņa daļas, ko mēs izmantojam kaut kādiem uh, pārvietošanās mērķiem, pacelšanas mērķiem, cepures uzlikšanas mērķiem un tam līdzīgi. Lietojam Un tad, ķermeņa funkcionalitāti. jā, mēs izmantojam ķermeņa funkcionāliem mērķiem un reizēm aizmirstam par visu pārējo, ka tā ir daļa no mūsu emocionālā ķermeņa, ka tā ir daļa no mūsu psihofizioloģijas. Mm. Uh, tas brīnuma brīdis priekš manis ir, vai man ir tas, kad es sesijas laikā varu būt klātesoša tam, ka cilvēks tā kā pēkšņi saprot, nu, kā tas viss ir saistīts. Mm. Kā tas tā nākas, kad es šeit izpētīju savas robežas, es it kā viņas uzliku no kaut kādiem rekvizītiem, mēs te darbojāmies ar lakatiem vai klučiem vai paklājiņiem, segām vai vienalga, ko tur vēl. Un man taču iekšā tāpatās ir. Mm. Tā kā es taču tāpatās ar to savu vīru tā runāju. Un man taču tā mamma, un kad tas viss tā kā, tu redz to brīdi, kad tur ir tas cings, tā kā Aha, notiek moments. savienojums. Ko tu saki? Aha, moments, ja? Jā, kad notiek tā izgaismošanās vai tā atklāsme, kā mēs to deju kustību terapijā saucam, kad cilvēks ir cauri iegremdējies tajā procesā, cauri deju, viņš ir pabijis prom no sava visu laiku domājošā un analizējošā, struktūrējošā un loģiskā prāta, viņš ir bijis kaut kādā plūsmā kaut kur, un tad ar to plūsmu vai caur to kaut kādu savu metaforisko piedzīvojumu viņš atrod kaut ko, ko viņš var pēc tam savienot ar to apakaļ. Mm. Ar to pašu loģiku, to pašu struktūru, bet jau Ar to citā pašu. kvalitātē. Tieši tā, jo tad viņš to ir sajūtis tā kā caur sevi. Un, Iemiesojas, ja jā, embodied, kā angliski saka. iemiesojis, piedzīvojis, sajūtis no jauna atrast. Zini, kad man bija kādreiz tāda telts, kuru es lietoju arī funkcionāliem mērķiem, viņu var uzlikt un viņā var, nu, paslēpties no lietas apmēram. Tāpēc kādu laiku es atradu, kad viņā ir kaut kādas tur kabatiņa tāda. Mhm. Izrādās tā kabatiņa, lai tur varētu to striķa galiņu iebāzt, lai viņš tur nekarātos. Viss Tad es padomā. pamanīju, ka tai somai ir dažāda garuma rokturi. Domāju, kas pa sviestu vienkārši nepareizi uztaisīt rokturi. Beigās ir redzams, ka tas ir speciāli uztaisīts, lai ir ērtāk, ka tu to somu nes, viņa tev nestrīķēs gar kāju. Saprot, nu, Mhm. tādas it kā pašsaprotam, it kā tas ķermenis tepat visu laiku ir bijis, bet
tā atklāšana no jauna Jā, tam pašam jā, it kā tas pats, vai ne? Mm. jā, 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 fiziski it kā tas pats. Mm. Un pat Jā. mazliet simboliski liekas, nu, tā kā ar acīm es redzu, ar prātu saprotu, bet ar sirdi sajust, ka es esmu dzīva un šis ir kaut kas, Mm, kas ir piedzimis, kaut kad nomirs. Un šobrīd ir tas mirklis, kad es varu sev pieredzēt šādi. jā. Tas, jā, tie skaistie mirkļi šādi. Mm, mm, jā, jā, Mm. jā. Varbūt tev ir kāda praksē, ar ko varētu Mm. padalīties šobrīd. Jā, jā, zin kā šeit notiek, es jūtu, kā šeit notiek līdzīgi kā dēļ kustību terapijas sesijās, kad mēs kā terapeiti gatavojamies uz sesijām. Un, nu, ja tā nav, piemēram, pirmā sesija, mēs gatavojamies uz sesijām, mums ir plāns, mērķi un tā, un tad atnāk cilvēks, Jā, un puf! un tad mēs darām to, kas ir aktuāli tajā brīdī. Jo man bija plānā cita praksa, bet mēs darīsim kaut ko citu. Mhm. Mēs darīsim tādu, tā būs, tā tad ir vairākas dēļ kustību terapijas pieejas. Mēs paņemsim kaut ko, šajā brīdī vienkārši no apzinātības. Ja mēs par to ķermeni runājām, Mhm. pamēģināsim to ķermeni arī pasajust, ko tad mēs tikai par viņu runājam, vai ne? Mēģināsim tā. Paņemsim savu, kas tā mums, man tā sanāk kreisā roka. Es nezinu, vienalga. Nezinu. Izvēlieties vienu savu roku. Atrodiet, kur jums ir otra roka. Mhm. Un tad pamēģiniet ar to otru roku, tai pirmajai rokai pieskarties. Un mēģiniet pieskarties tik lēni, lai jūs varētu gan vienlaikus sajust to roku, kas saņem pieskārienu, un to otru roku, kas viņu dod. Varbūt tie pieskārieni var būt stingrāki, un kā tas ir tai otrai rokai, kad viņai sajūt kaulus, piemēram, vai sajūt, kāda ir āda, cik viņa ir plāna, bieza. Es aicināšu jūs arī tā kā pievērsties ar skatienu tam, ko jūs reāli darat, un paskatīties, kāda tā roka patiesībā ir. Saspiediet viņu, nu tā, lai jums nav pārāk sāpīgi, bet tā, lai jūs jūtat tā kā visu tur cauri. Cik tur tie kauli ir, jūs zināt, cik tur tie kauli rokā ir apakšdāmā konkrēti. Daži ir. Līdz dēlnai aiziet, tur ir kauliņi. Varbūt jūs varat saskatīt cīpslas. Es šeit varu saskatīt tādas cīpslas un asinsvadus. Un Varbūt sajūtiet var abus pulsu pogus. sameklēt. Var sameklēt pulsu. Var saspiest plaukstu un pasajust, kā tas ir, ka tā otra roka apakšā kustas. Un tad lēnām atlaist roku, dzīvot tālāk savu dzīvi. Varbūt nākamais, kad jūs uzliksiet viņai cimdus virsū, nu, lai tas funkcionāls rokas mums nenosals. Vai jau teicat savai rokai, tev patīk šis cimds vispār? Jā. Tev Jā, kreisā vai un tā labo? mēs Jā, un tā mēs trenējam ķermeņa apziņotību, jo reizēm mēs tos cimdus velkam, un var tās, ka mums viņi tur spiež kaut kur, var tās, ka viņi mums tur ir cieši ap plaukstu, var tās spiež pirkstu galos, var tās īstenībā tas materiāls ir tāds, kas nepārāk labi patīk. Man liekas, par Bet kurpēm šis vēl labāk strādā, ne? Jā, jā, tieši tā. Un kā man tur būtu grūtāk iecelt kadrā, bet jā, protams, tādā veidā ar ķermeni un nu, ar visu, sākot no rokas un beidzot ar matiem, nezinu, auskariem un Mm. to, kas man ne tikai vizuāli patīk, kā tas izskatās, bet kas arī manam ķermenim liek justies labi un ērti. Kopš Mm. es sāku dēļ kustību terapijā, nu, vairāk iedziļināties un vairāk strādāt. Man šausmīgi grūti uzvilkt džinsus, piemēram. Man tas liekas vienkārši tā kā, nu, ja nu vienīgi tādas, kas kaut kādas brīvas un tādas elastīgas. Nu, Mm. tādas, jā, bet džinsus, nu, tagad man viņas tur stāv un es viņas uzvelku kaut kādā augstajos rudiņos, kad nu, kaut kas jāuzvelk un mīkstās bikses vairāk, tā kā, nu, nevar. Mm. Nu, Man tā. šis ir ar apaviem šeit šī problēma.
Tikai platus, tikai ar mīkstu zoli. Tieši tā, tieši tā, jā. Tāpēc Ah, mana tango puse varētu tur, jā. bet, bet, Nē, bet, nē, jā, nu es tev uz, pilnīgi uz piekrītu. pāris stundām, nedēļām, ok, bet nu ne jau pa ielu staigāt vairs vai pa mežu. Jā, Labi. jā, nu jā. Um, Es tā domāju, kāda ir tava iknedēļa, ko tu dari un tam līdzīgi. Bet nu, es vienkārši uzdošu tavu jautājumu. Kādi cilvēki lielākoties nāk uz tavām nodarbībām, uz tavām sesijām drīzāk jāsaka? Un ko Jā, viņi jā, teica, tas. ko viņi no tām saņem, teiksim? Mhm, jā, tas ļoti pareizi ir sakt par sesijām. Terapijā mēs pat izvairāmies to saukt par tā sakt par nodarbībām, Mm. lai nejauktu ar tādu to, nu, skolotāja, Mm. pārklāšanos ar skolotāju vai pedagoga lomu. Mm. Te man jāsaka, ir, ka droši vien jāsaka no tā gala, ka deju kustību terapija jau no saviem pagājušā gadsimta 50. gadiem ir nu, kādu laiku viņa padzīvojusi starp mums un mūsos, un ir diezgan labi izpētīta, un nu, jau ir tiešām, man liekas, ka pietiekami liela jau tā pētījuma bāze, kas liecina un skaidri pierāda to, ka deju kustību terapija var palīdzēt cilvēkiem ar trauksmi un stresu, šo, nu, teiksim, negatīvo coping, kā tas mehānismu, stresa vadība, negatīvo stresa vadības mehānismu mazināšanā, atslābināšanās tehniku, prasmju uzlabošanā. Tāpat tās palīdz arī depresijai, tātad nomāktībai, kas mums te rudeņos klusi piezogas un vēsajos drēgnajos vakaros klauvē pie norasojušās logu rūtas. Es ironizēju, bet, nu, ar vienu sakot, palīdz. Tā, kad dzējos nāk prātā. Jā, jā. Mhm. Nu, jā. Ir pētījumi arī par šizofrēnijas pacientiem, kad mazinās gan šī simptomātika, mazinās arī dusmu lēkmes. Ir, protams, daudz pētījumu arī par dējas un dēju kustību terapijas pielietojumu geriatrijā, Parkinsona slimības ārstēšanā, gaitas uzlabošanai, stabilitātes uzlabošanai, onkoloģijā, vispārīgās dzīves kvalitātes uzlabošanai un somatizācijas mazināšanai. Restīvi to tā klientu un autiskā spektra, protams, autiskā spektra traucējumu terapijā, kur deju kustību terapija var palīdzēt uzlabot šīs nu, socializēšanos, kas šiem cilvēkiem ir ļoti apgrūtināta. Reizī tas spektrs, kurā dēļ kustību terapija var palīdzēt, ir ļoti, ļoti, ļoti plašs. Tie cilvēki, ar ko es sastopos ikdienā, tomēr biežākais nāk ar trauksmes traucējumiem vai tādiem stresa stāvokļiem. Nu, mūsdienu tajā straujā dienas ritmā, man liekas, tas nu, gan ir tā kā ikdiena ir īstenībā. Mm. Man Vienkārši liekas, ka mēs jāmā. pārāk jau pierodam pie tā, ka tā ir norma. Jā, 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 tieši tā. Mēs pierodam, ka ķermenis ir tāds, vajag atslābināties, ko tieši vajag atslābināties. Jā. Es jau Man esmu viss ir labi, atslābusi, bet man es viss ir neesmu labi. atslābusi. Nu, tā, ja, tā tad nāk šī veida grūtībām, un otrs lielais tā kā tāds atzars, ja tā var teikt, ir cilvēki, kas nedefinē to kā stresu, bet ka viņi nejūt, ne līdz galam sevi izjūt savā ķermenī, kad Mm. ir kaut kādas grūtības kustēties, vēlas labāk sajust sevi. Nu, laikam tas ir tas otrs. Lai gan jāsaka, ka, protams, šajās, teiksim, jomās vai šajās grupās cilvēkiem bieži vien es novēroju emocionālās sfēras grūtības, respektīvi grūtības atpazīt emocijas, grūtības vispār saprast, kas ir tas, ko es jūtu. Mm. Ja mēs sākām šeit ar roku vai ar ķermeni, un tas ir ceļš, caur kuru pēc tam cilvēkiem, kuriem ir grūtības emociju vispār sajūšanā vai atpazīšanā, caur kuru mēs nonākam līdz emocijām. Ja Mm. ķermeni mēs sajūtam, ok, labi, te mēs varam iet tālāk, un nezinu, tur pēc kaut vai pēc vienas no jūtu emociju pamatā schēmām.
saprast, kur tieši ir tā grūtība, jo cilvēki jau parasti kaut ko jau un kaut kādā mērā jūt. Grūtības komunikācijā, grūtības izpaust to, ko viņi jūt vai ko viņi vēlas, jo bieži vien paši nesaprot, kas ir tas, ko viņi jūt un vēlas. Mm. Nu, tāda kaut kāda atrautība no ķermeņa un atrautība no būšanas, no spējas būt šeit un tagad. Mm. Nu, principā viss izklausās par šo pašu, ko es saucu par sazemēšanos, jeb no angliski tas ir embodiment. Nu, tad, kad mūsu prāts var savienoties atkal no jauna, atkal savienoties ar ķermeni, principā mēs nonākam šai viengabalainībā, kurā tad tas prāts arī var, principā viņš var atpūsties beidzot. Nu, tā vietā, lai meklētu, kur ir mans mājas, kur ir mans mājas, atrodam māju, saprotam, ok. Viss ir kārtībā, es esmu mājās. Un tad arī apziņa var atvērties, tad arī kognitīvās spējas ir, viņām ir kaut kāda lielāka iespēja. Tas, viss, ko tu minēji, principā, nu, ja tas būtu nepieciešams nosaukt vienā vārdā, ir tā, nu, iemācīties sazemēties. Kas ir, man liekas, Jā, mūsdienu cilvēku nepieciešamība, ko cilvēki, diemžēl, liela daļa vēl neapjauš, ka tā ir, ka vispār tas ir iespējams un ka tā ir nepieciešamība. Un, kad es skatos uz jauniešiem, man liekas, ar katru 5 gadi arvien lielāka nepieciešamība šo vispār ir pasniegt, ka tas vispār pastāv, ir iespējams un ir pielietojams. Atgriezties sevī kā vienotā veselumā. tieši tā. Un ar sazināšanos domājot ne tikai sazināšanos, tā kā Nu, nē, tas nav par ierašanos to, ka šeit un mēs tagad. iztēlojamies tur saknes, tur lejā vai vēl kaut ko. Tas ir sazināties, kā atgriezties, kā es saku, prāta uzmanību atgriezt sajūtās, fiziskumā. Jā, jā, jā. Nu, Klau, tu ļoti labi pastāstīji, kam dēļ kustību terapijas sesijas drīzāk noderētu. Vai ir Mhm. kādas cilvēku grupas vai kaut kas, kam tas nederētu? Jā, tas, ko es nepieminēju, laikam ir par vecumu, kad vecuma ziņā nav ierobežojumi. Sāk domāt par ierobežojumiem, sapratu, ka šo to vēl nepieminēju par to, kādu ierobežojumu nav. Tātad tie cilvēki, kas tātad uz dēļ kustību terapiju nebūs piemērota cilvēkiem, kuriem ir krīze, kuriem ir problēmas sāsnējums. Ja ir trauksme un ir panikas lēkme, tad dēļ kustību terapija nebūs īstā vieta. Tad Vai ja ir brauciet pie manis depresija? uz Grunberga metodi. Jā, tādi lēkņu veida un krīzes stāvokļi, panikas. Bet arī Ja individuāli. ir Nē? tā, nu, tad, kad mēs runājam par kontraindikācijām, tad šīs tiek minētas pie kontraindikācijām. Mhm. Ja, piemēram, cilvēkam situācija rodas sesijas laikā, tad, protams, mēs ar to nu, strādājam. Tā kā Jā. es nestāvu viņu no durvīm ārā, ok, šitos mēs nepieņemam. Jā. Bet, ja Tas gan būtu cilvēks, jauki, ne? tas būtu Nāc. pret Hipokrata zvērstu, kuru arī visi Jā. dekustību terapeiti ir nodevuši. Mm. Tātad šie ir tātad, nu, marģināli tādi stāvokļi. Kas vēl, ja ir kaut kādas, nu, teiksim, ja ir problēmas ar galvas reiboņiem, Mm. nu, ne tādā gadījumā, ne tā, ka, ja bišķiņ tur kādreiz vispār dzīvē Jā. griežusies galva, bet nu, tā, ka ir grūti nostāvēt kājās un ir liels kritienu risks. Mm. Tad, nē, ja ir stipri paaugstināts asinsspiediens, nu, varbūt nu, ja kādreiz paaugstinās asinsspiediens, tas ir normāli. Mēs vienkārši iemācāmies, kā, nu, tā kā atslābināties un sirdsdarbību nomierināt un, tā kā, Mm. kā tu saki, atgriezties mājās un normālā stāvoklī. Bet, ja šāds stāvoklis ir jau tā kā, nu, Kronisks. baseline stāvoklis, ja tas ir tas, kas ir, īsti nē, jo tas neļauj brīvi kustēties. Es nevaru brīvi vadīt sesiju, man ir visu laiku tā kā nokritīs, nenokritīs, Jā. Jā. kas notiksies. Nu, Ka nevar tā kā tā, aiziet tajā plūsmā, principā, nu, paļauties, ka ik pa laikam ir uzrodās šīs bailes, kas ar mani ir, kur ir mans asinsspiediens, vai nav paaugsts. jā, skaidrs, ka terapeits jebkurā gadījumā visu laiku ir klātesošs.
Šo, man liekas, ka gan drāmas terapeiti un deju kustību terapeiti stipri atšķiras. Kolēģi, neņemiet ļauna, bet atšķiras no mūzikas terapeitiem un vizuāla plastiskās vai mākslas, laikam viņi vienkārši tagad saucās terapeitiem, kurus iedod uzdevumu un tad tā kā terapeits ir telpā atrodas un ar uzmanību klātesoši. Deju terapeiti bieži vien ir kopā ar klientu arī kustībā. Mm. Arī visā tajā, ko viņš tur dara. Jā, nav tā, ka es tur visu laiku skatos, ko tu tur dari vai nedari, bet es esmu visu laiku klātesošs. Un, ja rodas kaut kādas veselības problēmas, protams, ka tā ir mana atbildība fiksēt, ka tas notiek un atbilstoši rīkoties. Mm. Jā, Tad pa kontraindikācijām, un ja vēl tie, kas ir atnākuši, tu jau arī kaut ko tu pieminēji, bet tomēr, kas ir atnākuši jau uz sesijām, un vai ir kādas grūtības, ko tu esi ievērojis, ar ko sastopās cilvēki? tātad grūtības bez tām, ko es jau Jā. pieminēju, mm, ir, ja es ņemtu tādu mākslā, tātad. Dēļkustību terapijas ietvaros notiek tā sauktā mākslā balstītā izvērtēšana, kas nozīmē to, ka es piedalos vienlaicīgi ar klientu darot kopā, kustoties kopā, bet vienlaikus izvērtēju cilvēka kustību kvalitātes. Vai viņš kustās tā kā šeit, Mm. vai viņš kustās kaut kur te, vai viņš var atļaujas atvērt ievainojamās zonas, Mm. cik lielas ir kustības, vai viņš kustās tikai tā kā ekstremitātēs un Jā. ķermeni vispār nekustina, vai Mm. viņš tomēr atļauj kustināt arī lielās locītavas, vai arī savu rumpīti atļauj kustināt, vai viņš elpo vispār kustības laikā, vai viņš un tad tu izdara visu, un tad Un tad... viņš ieelpo atkal. Jā. Mm. Vai mēs izvērtējam arī to, kādā veidā cilvēks, tas ir vairāk tāds jau tāds tā kā subjektīvs nedaudz izvērtējums, kurā mēs dodam konkrētus tā kā kustību uzdevumus un jautājam cilvēkiem, nu, kā tu ar to jūties? Mm. Un tad, nu, apmēram šādā veidā notiek mākslā balstītā izvērtēšana. Un tad tas, kas ir, un kas ir arī saprotams, jo tas parasti notiek plus mīnus dažu pirmo sesiju laikā, bieži vien cilvēkiem ir grūti, nu, vienkārši veikt brīvas kustības, kur nu vēl brīvas kustības lielajās locītavās, Mhm. ir grūtības veikt spēcīgas kustības, tādas ar kājas piesišanu, Mhm. Mhm. kas nu, kad mēs sākam runāt, skaidrs, ka tas te agrāk vai vēlāk parādās arī tajā, kā cilvēki pieredz sevi dzīvē, ka viņiem tur arī nāk ārā tas viss, ka man ir grūti Jā. pateikt, es nesaprotu. Un spēcīga svara izmantošana, dēļkustību terapijas terminoloģijā runājot, tātad s- spēja savu kustību Jaudīgu. izdarīt spēcīgi, Jā. ielikt tajā spēku, ir Mm. saistīta ar sevis sajušanu. Mm. Ja es nejūtu sevi, Un nu tad es kaut ko tā es tur, varu kaut nu, ko. kaut ko es tur varu, bet vai es Mhm. varu piesist dūri pie galda vai kāju pie zemes? Mm. Ar to ir grūtības. Sevišķi, ja tajā ir jāieliek viss ķermenis, un Mhm. nu, mēs tur izmantojam dažādas metafāras, lai cilvēkiem atvieglotu to dzīvi, bet tas ir tas, kas parasti ir grūti. Šo raksturo arī tas, ko es iepriekš minēju par tām brīvajām kustībām, jo šis tā kā plūsmas elements arī ir saistīts ar emociju tā kā izpaušanu, jo šeit, kur mēs kustamies šādi, kā mēs varam ar prātu izkontrolēt, tā mēs visu izkontrolējam arī savas emocijas. Mhm. Vai Jā. mēs varam justies brīvi? Nu, tādās varbūt kustību kvalitātēs. Cilvēkiem ir bieži vien grūtības arī ar robežām. Robežu jautājums šķiet, ka ar vienam ir bijis un vēl joprojām ir aktuāls. Mm. Kādas manas robežas, kur manas robežas, vai man vispār ir robežas, kas par viņām var ienākt, kas par viņām var iziet, ko es ielaižu, ko es nekad nelaižu, ko es varbūt kādreiz laižu. Nu, tā kā tāda. Un vienus laiž, citus nelaiž. Un tad pašai nav Jā. saprotams, kur tad viņas īsti ir. Mm.
Tāda neskaidrība krioldā ir tāds vārds mutnī, tāds tā kā mazliet miglaina, tā miglaina izpratne par to, tā kā, nu, Mm. mums jau skaidrs, ka ir iemācīts, ka tas ir jādara tā, šitos mēs pieņemam, šitos mēs nepieņemam, tā ir uzvesties labi, tā ir uzvesties slikti, tas arī ir par robežām. Ja es uzdīšos tā, tas man nepieņems. Nu, tā kā, jā, tā kā es teiktu, arī tas robežu jautājums ir tāds, Mm. ar ko mēs darbojamies. Ar ko mēs Jā, tā. strādājam? Tu jau tā kustējies un tā, un es domāju, varbūt vēl kādu praksi. Kāda praksa? Jā, mēs tad varbūt tās, ka mēs varētu arī varētu to pašu mākslā balstīto izvērtēšanu arī pamēģināt, jo viņa ne tikai manai izvērtēšanai dara, bet arī klienta izvērtēšanai saprast, kas ir tas, kur tu, piemēram, jūties šobrīd ērti un brīvi. Tad es nezinu, es varbūt pārvietošu tā, lai mani var mazliet labāk redzēt. Tātad mēs varam mani dzirdēt, ja tik tālu. Jā, Ok. Tad mēs pārvietosimies, sāksim vispār sākumā pastīsimies, kur mēs esam katrs savā telpā. Man, piemēram, te, nu, baigi daudz vietas nav, bet bišķiņas varētu pakustēties pāris soļus pa labi, pāris soļus pa kreisi. Iečakojamies ar telpu, pamanam, jā, tieši tā, kur mums tur griezt ir, varam izstiept rokas. Mhm, mhm, ļoti labi. Un tad pamēģināsim tādu mērķtiecīgu virzību telpā. Es izvēlos kādu punktu telpā, un pie tā punkta arī konkrēti dodos. Ja jūs nevarat, ja jums nav iespēja pārvietoties telpā, mēģiniet šo kustības kvalitāti iemiesot savā skatienā. Konkrēts skatiens tur, nevis tāds klīstošs, bet konkrēts skatiens kaut kur. Es mazliet pakustēšos, tie, kam ir iespēja, iesaku pakustēties, tie, kas nevar pakustēties, izmanto acu skatu. Burtiski pusminūti pamēģinam, ieraugu to, eju pie viņa, pieskuros konkrēti. Nākamo ieraudzīju, aizeju. Un pamaniet, kā tas liek vai ļauj jums justies, kas notiek prātā, kas notiek emocijās, cik jūs jūtaties brīvi šāda veida kustībā. Ja? Un tad pāriesim pie tādas plūstošākas kustības telpā, ko varētu raksturot kā tādu svētdienas pastaigu parkā. Rekomendē mežs, es eju pa to mežu, skatos, o, tur putniņš iedziedājās, o, tur puķīte noliecos, paskatījos. Tāda savā ziņā neplānota, ne ļoti koordinēta pastaiga. Es eju tur, kur man jūtās, tur, kur man sajūtās. Un arī ķermenis ir brīvs un atslābināts, vairāk sajūtam savas pēdas un ļaujam skatienam, arī tie, kas izmanto skatienu, ļaujam tam skatienam tā kā plūst apkārt, īpaši ne pie kā nepieķeroties. Un piefiksējiet atkal, kā šāds stāvoklis vai šāda veida pieeja tam, kas jums ir apkārt, ļauj vai liek jums justies. Vai tas man ir patīkami? Varbūt jūs varat jau prātā salīdzināt, kā tas bija ar to iepriekšējo konkrēto virzību telpām. Mhm, ok. Un tad šai vidīgajai pastaigai pievienosim aši vēl ātru laiku. Pamēģināsim to darīt ātri. tāpat ir pastaiga, tikai To ātrāk. virpuļojošo pastaigu vai to virpuļojošo skatienu pamēģināsim virzīt ātri, laikā. Slīdēt pāri, it kā nekam nepieķeroties. Mhm. Kā tas liek vai ļauj man justies? Varbūt ar ko tas man asociējas? Kad es vēl esmu šādi jutusies vai juties? Mhm. Un pamēģināsim to darīt lēni. To pašu maigo slīdošo skatienu, bet ļoti, ļoti lēni. Arī kustības ir ļoti, ļoti lēnas.
Laika kvalitāte kustībā bieži vien ir saistīta ar lēmumu pieņemšanu. Vai es lēmumus pieņemu lēni un apdomāti, apdomīgi izsverot visas mazākās detaļas, vai arī es lēmumu pieņemu tā. Ienāca prātā, tā es arī darīšu. Ja? Un līdzīgi arī laika, tā telpas kvalitāte, ko mēs pamēģinājām iepriekš tajā pirmajā reizītē, ja mēs to, šis ir tāds ļoti maziņš, maziņš gabaliņš, bet ja ilgāk, jo ilgāk pabūstot šajā kvalitātē, var novērot, ka tad, kad jo ilgāk, ja man izdodas ilgāku laiku palikt šajā taisnajā, fokusētajā, uz turieni nākamais plāns, struktūra, tas precīzi atspoguļo to, kādā veidā es domāju. Virzīšanās telpā ir saistīta ar to, kādā veidā es domāju, un cilvēkiem, kuriem ir grūtības, piemēram, ar savas ikdienas struktūrēšanu vai paspēšanu uz laikā, uz, nezinu, sanāksmēm, bieži vien viņi daudz brīvāk jūtas tajā plūstošajā pastaigā pa mežu, kur viņi tur te nāca, tad tur tās puķītes vai putniņi, un kas Un tad tad ir, tur oh, īsti bija? ir jau tik un tik pulkstens. Ak, Ai! Dievs, nokavēju atkal. Ja? Un tieši tā, un šādā veidā izējot šīm un citām kvalitātēm cauri, var vienkāršāk palīdzēt cilvēkam pamanīt, kas ir tas, kas notiek ne tikai te, starp deniņiem, bet arī visā ķermenī, un palīdz atrast arī vai pietuvoties kaut kādam tādam zelta vidusceļam, jo skaidrs, ka tā veselība parasti nav nevienā, ne otrā polā. Viņi atrodas kaut kur plus mīnus Dinamiski kaut pa kādā vidu. vidusstāvoklī, un vislabāk, ja mēs šo vidusstāvokli spējam pielāgot. Jā. Tad, kad vajag, es iespringstu un domāju fokusēti, un tad, kad vajag, tad es varu atlaist. Kā viss dabā. Jā, tieši kā dabā. Tur viss, tieši šodien dārzā biju, domāju par to, kā viss dabā Mm. Ka kaķi notiek medī, viņi pareizi. fokusēti. Kad medības ir beigušās, nomazgājamies un guļam. Mm. Tieši tā. Kā tu Mm. redzi auguma apzināšanos, šo te ieķermeņošanos, iemiesošanos, embodiment nozīmi mūsdienās, tuvākā un tālākā nākotnē? Jā, nu šeit man ir jāpiekrīt tev un tam, ko tu pirmīt jau minēji par to, ka ņemot vērā, cik ikdienā tas laiks paliek ātrs, cik mēs ātri skrienam pāri notikumiem, nepamanot detaļas, starp citu lēnais laiks, būt šajā lēnajā laikā, kas ir arī daļa no buto dējas, cilvēkiem ir ļoti grūti īsnībā. Jo lēnais laiks ir arī par ļaušanu sev sajust, sev laika došanu. Jo mēs tā pārskrējām tām praksītēm pāri, bet lai patiešām tā kā sajustu, ko tas man nozīmē un uzietu mazliet augstākā līmenī nekā tikai sajūtu vai tikai kustības formas līmenis, bet aizietu līdz metaforiskam vai tam kaut kādam kognitīvam līmenim, kur parādās šī nozīme, Mm. tas būtu citādi. Bet es domāju, ka šī nozīme, iemiesotības nozīme ir liela un arvien pieaugoša. Un vienlaikus man ir jāsaka, ka es priecājos redzēt, ka arvien vairāk prakses parādās, kas to piedāvā, Mm. kas piedāvā dažādas iespējas, kā atgriezties mājās, Mm. kā būt ar sevi, kā dot sev laiku, kā būt šajā lēnumā, kā atļaut sev darīt lēni, atļaut nesteigties. Vienlaikus mēs daudz ko steidzamies, un mēģinām atrast laiku, lai varētu arī nesteigties. Un Mhm. tomēr mēs tomēr mēģinām atrast laiku, lai nesteigtos, lai sevi sajustu.
lai nepazaudētu savu ķermeni, neaizmirstu viņu kaut kur, nezinu, kur tajā funkcionalitātē. Nu, principā tas ir arī par tagadnes būšanu, pieredzēšanu. Tā vietā, lai mēs kaut ko fiziski darītu un domātu par pagātni vai nākotni, bet būt šeit un tagad, un jā, mājās. Mm. Jā, jā. Kā, kā, kā tavos vārdos tu nosauktu, kas īsti ir somatika? Tur Mhm. nav pareizi, ļoti nepareizu vai ļoti pareizu atbilžu. Tur ir tās smalkās kārtiņas, kā katrs no savas prakses uz šo skatās. Jā, ar mani ir tā, ka man ir svarīgi nosaukt saukt lietas īstajos vārdos. Man gan ne. Un, un tad, un ja ir iespēja, tad es ar metaforas izmantoju tikai tad, kad ar vārdiem un tiešā veidā es nevaru pateikt to, ko es patiesi domāju. Mm. Šajā gadījumā, runājot par somatiku, tātad mēs zinām visi, ka no grieķu valodas soma, ķermenis tā. Tātad tas, kā es to redzu, ka somatika ir par ķermeni, par būšanu šajā ķermenī, par apzināšanos, ne tikai, ka man ir ķermenis, bet ka es esmu ķermenis. Es esmu daļa no šī visa, daļa no manis ir ķermenis, daļa no tā mana veida, kā es sevi izpaužu, daļa no manām emocijām, daļa no maniem plāniem, daļa no manas dzīves ir arī šis, kur būtu labi neaizmirst. Un otra daļa ir tas, kā es tajā jūtos. Un tas, kā es tajā jūtos, jā, un tas, ko es jūtu saistībā ar to, ka man ir ķermenis, to, ka es esmu ķermenis. Tātad šis emociju, sajūtu un emociju nozīme ne tikai tajā iemiesotībā, bet arī tajā emocionālajā formā un sajūtu formā. Tā kā pilnvērtīgi sevi sajust. Ne tikai, nu, tagad pieskāros un sajūtu, nezinu, vajag kaulu, ne tikai fiziskā plāksnē, bet arī, ko šis pieskāriens, tieši šāds pieskāriens, man Vai ne? atgādina, ko viņš man stāsta, kā viņš man Tieši tā. emocionāli uzrunā. Vai, ja es to daru, vai kāds cits tieši to pašu dara, kā tas atšķirās, vai ne? Tieši tā, varbūt man nāk kāds tieši tā atmiņas prātā, kad es varbūt šitā darīju, vai kas varbūt notika, vai kā mans ķermenis jūtas, kad es šito daru. Man, piemēram, tas rada nelielu tādu trauksmu, liekas, ka es kaut ko nezinu, un ka es mēģinu izdomāt kaut ko. Un tā kā ļaut sev sajust to, kas notiek, kad es savu ķermeni darbinu, kad es viņu reāli iemiesoju arī šajā brīdī, šajā un šajā. Mhm. Un cik daudzslāņaina informācija principā parādās no šitādas vienas kustības vien tikai nu, tā kā daudzslāņaini apjautājoties sev, ko tas manī raisa. Mm. Tieši tā, tieši tā. Um, Varbūt vēl kāda praksīte? Jā, jā, tagad es varētu mēģināt to mūziku pieslēgt, varbūt tās drusciņi. Jo reizēm, kas nav bieži, bet reizēm mēs deju kustību terapijā izmantojam arī mūziku. Reizēm tā ir mana mūzika, ko es pārzinu un apmēram saprotu, kuras klientu vēlos vest. Reizēm tā ir klienta atnesta, izvēlēta viņam Mm. kaut kāda, nezinu, Īpaši. ziņā īpaša mūzika, vai tā ir mūzika, kas viņam ļauj justies, palīdz justies dusmīgam, vai Mm. mūzika, kas viņu nomierina, vai jebkādā citā veidā tāda emocionāli arī iekrāsota mūzika. Šī es ceru, ka Nu, nevienam kaut kā jau nebūs. emocionāli iekrāsos. Kādam noteikti viņi būs kaut kādā veidā emocionāli iekrāsoti. Tā tad es atradīšu kaut ko tādu jauku. Tā, var dzirdēt mūziku, var dzirdēt mani? Ok, labi. Tad mēģināsim varbūt mazliet atslābt. Atslābt vēl mazliet vairāk. Sajust savu svaru vairāk.
zeme zem pēdām kļūst mīksta. Šajā atbrīvotībā varbūt rodas kāda kustība. Es runāšu varbūt tuvāk. Šajā atbrīvotībā varbūt rodas kāda kustība. Varbūt tā sākotnēji ir pavisam maiga. Un ļaujam šai kustībai pastiprināties, lai kāda tā būtu. Vai tās ir galva vai kakls, vai tie varbūt ir burni, kas pēkšņi sākuši šūpoties šajā atbrīvotībā. Ļaujam ķermenim tā kā šūpoties, tā kā dejot. Varbūt tāpat ir deja. Vai ko mēs sākam ar deju? Darbības iekļūt dejā mēs nekad neejam caur piespiešanos un caur saņemšanos un kaut kādu mērķiecīgu darbināšanos. Mēs ejam caur ielūgumu, caur atļauju sev kustēties. Ja nāk vēl kāda kustība, varbūt tie ir rokas stiebas. Varbūt jūs redzat, ka elpoņa arī šūpojas šajā maigā ritmā. Tad ļaut sev mazliet vairāk iemiesoties arī savās tālākajās ķermeņa daļās. Ielikt tajās mazliet vairāk enerģijas. Ļaut kustībām kļūt plašākām. Un maigi atslābt. Tā, kuras tev pazaudēja? Tā mēs lēni, lēni gājām. Es jau sāku iesildīties, varētu vēl padējot. Vai ne? Jā. Nu tā tad, jā, mēs terapijā mēdzam arī dejot, bet visbiežāk tā ir kustība, kurai es ļauju saukties par deju, lai kāda tā būtu. Mm. Kad es savulaik mācījos Somijā dejas un samatikas pedagoģiju, es atceros, mums visu kursu ietvaros, ik pa laikam bija diskusijas, kad ir deja, kad mēs viņu saucam par kustību, vai otrādi. Jā, šī diskusija ir jau tāda vēsturiska, jo tam ir arī savi, ja drīkst vēl pēdējos vārdos, jo par deju, man liekas, ir svarīgi runāt, jo šobrīd arī tad, kad es saku klientiem un piedāvāju deju un kustību terapiju, es pilnīgi redzu un jūtu laukā, kā viņu ķermenis tā kā noraustās pie tā vārda deju. Un tad man gribas citreiz teikt kustība terapija, vienkārši kustība terapija. Jā, varbūt tā vajag. Jā, un tomēr nē. Jā, un tomēr nē, jo kustībā mēs jūtamies droši, mēs visi varam pakustināt tā kā pirkstu, mēs zinām, ka tā ir kustība, un pa lielam es to māku. Nu, tā kā kaut kā jau Principā kustēties. runājot, mēs arī kustamies. Mēs kustinām muti, un mēs esam tik ļoti pieraduši, ka viss ir kārtībā, vai ne? Kurš to sauc par mutes deju? Nē, neviens nesauc. Mēlis deja būtu tik stilīgi. Nu, lūk, bet dejai īstenībā ir sava būtiska, sākotnēji sakrāla loma sabiedrībā. Sakrāla loma sabiedrībā bija lietus dejas, nāves dejas, upurēšanas dejas. Tas bija svarīgs notikums, kurā cilvēki caur deju un caur kustību, varbūt nepilnvērtīgi izmantojot valodu, bet caur deju un kustību prata paust to, ko viņiem tas nozīmē. Nozīmes līmenis parādījās caur deju un kustību. Un tāda laika gaitā notika dažādi notikumi, un tad tika izdomāts, ka uz skatuves mēs nedejosim tā, kā izstāsta neskaisti. Mēs dejosim tikai tā, kā izskatās skaisti, ar taisnām muguriņām, nostieptām kājiņām un tā tālāk. Un tad vēl piedošana, atvainošana, bet nāca kristietība un ķermenis vispār kļuva
par tādu grēku Jā, ka vietu. un netīrības tā kā tādu objektu. Un tad tikai pēc otrā pasaules kara, kad arī radās tev tik ļoti labi zināmā arī autentiskā kustība un viss šīs modernās dejas, kas pieļāva to, ka arī šī var būt deja, lai nu kāda viņa tur ir, arī tā ir deja. Lai Un cik tas ir tas, negalīta neizskatītos jā, jā, salīdzinot ar šo te. jā, 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 tas pats Buto arī. Tādēļ es mīlu šo deju un šo mākslas formu, kas ļauj izpaust to, kā patiesībā ir. Un tas nevienmēr ir skaisti, tā kā tādā ziņā, ka tas nevienmēr ir varbūt patīkami. Mm. Nevienmēr mēs varam staigāt smaidīgi un, nezinu, priecāties par dzīvi. Reizēm mēs skumstam, reizēm cilvēki aiziet. Reizēm, es nezinu, notiek dažādas lietas, kas mūs skumdina, sadusmo vai liek mūs just kaunu. Mm. Bet arī tā ir daļa no dzīves. Blakus priekam, blakus ieinteresētībai, blakus daudzām citām pozitīvām emocijām. Un tas Mm. līdzsvars vienmēr, kā mēs runājām, ir kaut kur Dinamisks. tur. Un tajā prasmīgumā, kā mēs varam ar to visu dažādību sadzīvot. Paldies tev. Man ir, protams, praktisks jautājums, kur tevi un tevis vadītās nodarbības vai sesijas var satikt. Un es zinu, ka es tevi satikšu 30. novembrī 2025. gadā. Tā Samatiks ir. formā, un pēc tam ir plāns uz pilsētas retrītiem no nākamā gada. Un tad ir jautājums, vai tās būs drīzāk sesijas vai drīzāk nodarbības? Ar ko tas varbūt atšķirsies? Mhm. Tās visticamāk būs nodarbības, es domāju. Šobrīd, ka visticamāk tās būs nodarbības. Ar ko tas atšķirsies, atšķirsies no sesijas? Tā nesauksies par dēļu kustību terapiju, bet tā nodarbības sauksies dēļa un kustība terapijā, jo šajās nodarbībās mēs palūkosim, ko nozīmē šo dažādo kustību kvalitāšu iemiesošana, ko nozīmē dažāda veida. Mēs neaizgājām līdz mijiedarbībai, bet skaidrs, ka dēļ kustību terapijā notiek dažāda veida mijiedarbība, somatiska, mazāk somatiska, un dažādas citas lietas mēs darīsim. Bet es nezinu, vai es tās varēšu saukt par terapijas sesijām, jo tad tai būtu jābūt mazliet citai videi. Iespējams, Jā, slēgtai grupai, visticamāk, ko lūdzu? iespējams, arī slēgtai grupai, bet tas mans minējums. Jā, tur ir vairāk noteikumu, kas būtu jāizsver, bet tādā pilsētas retītā es vislabprātāk dalītos ar tām ķermeniskajām, somatiskajām praksēm, kas man ir būtiskas, kas manu dzīvi ir ietekmējušas, atvērušas, mainījušas un bagātinājušas. Un jā, to tad mēs redzēsim, kā, un tātad tas būs pilsētas retrītos. 30. novembrī būs somatikas fórums, kur mēs arī līdzīgā veidā, um, nelīdzīgā veidā, kā to mēs šodien darījām, bet arī piedzīvosim dažāda veida turismu. Tur būs stāsts, tā kā mums ir tēma par ieklausīšanos, tad tur būs tāda vairāk uzdevumu būs vērsti uz ieklausīšanos sevi un uz spēju, prasmi, vēlēšanos un vispār izpēt, kā tas ir ieklausīties otrā. Mm. Tātad tāda attiecību miedarbības izpēte. Un nevajag, es gribētu aicināt to neuztvert Izaicinājumu. kā izaicinājumu vai kaut kādu tādu, kas man ir jāpārvar, vai kad es to izdarīšu, tad man tur būs labāk un tā. Es aicinu, es vienmēr to uzsveru, arī sesijās es to uzsveru un aicinu to uztvert kā izpēti. Mm. Paskatāmies, kā, Zinu. kā vispār ir. Un varbūt tas, ka cilvēkam tā ir labi. Varbūt tas, ka viņš šajā dzīves posmā negrib īpaši ar citiem. Un Mm. tas arī ir ok.
viens ir negrib, un otrs ir šajā dzīves posmā varbūt ir tieši tas moments, kad visi dara. Es arī parasti vienkārši nedomājot daru, un šobrīd es saprotu, bet es varu arī atļaut sev nedarīt, jo man ir sajūta, ka es negribu. Jā. Atļaut sev negribēt Arī tā un ir nedarīt. ieklausīšanās. Un nedarīt. Tieši tā, arī tā Mhm. ir ieklausīšanās. Un turklāt Labi. ne tikai ieklausīšanās, bet arī prasmīga spēja, prasmīgi atbildēt uz to, ko tu esi no sevis saņēmis. Ieklausījies, saņēmu, sapratu, ka negribu. Ko tu Jā. dari? Ej un tiešām dari? Nē, tad pamēģini, kā tas ir varbūt šoreiz nedarīt. Mhm. Saņemt to drosmī darīt citādāk nekā parasti. Jā. Mhm. Nu, lūk, tātad tas ir samatikas fórums. Tad es gribu izmantot iespēju un pateikt, ka būs arī decembra sākumā būs mākslas diena, mākslas terapijas dienas, Mm. kuru ietvaros varēs izmēģināt meistarklasi arī pie manis, kas būs mazliet savādāka nekā mēs to darīsim samatikas fórumā. Un būs iespēja izmēģināt arī citas mākslas terapijas specializācijas. Ja es tagad gribētu šo atrast, tad es pieļauju, domu, ka es uzrakstu mākslas terapijas dienas, un tad es atradīšu. Jā, atrast. Ir arī Latvijas Mākslas terapijas asociāciju apvienība, kurā es šobrīd arī darbojos, un mēs organizējam tās mākslas terapijas dienas. Viņam mums ir gan Facebook lapa, gan mājaslapa. Reiz, ka visu atradīsiet. Jā, Mākslas terapijas visos dienas kanālos. visos kanālos 2025, jo pagājušajā gadā, protams, arī tāds bija. Meklēju 2025. gadu. Mhm. Nu tā, un tad mani var atrast arī, mani var atrast arī privāti. Es strādāju Rīgā. Privāti kā individuāli. Kurā var atrast individuāli. Jā, ja ir Mhm. interesi par individuālām sesijām, jeb kurā vai citā jautājumā, jebkurā no jautājumiem, ko mēs pieminējām, vai ar cita veida grūtībām, ko es varbūt izkrita no prāta un es nepieminēju, un liekas, ka deju kustību terapija tas, kas varētu palīdzēt, varat droši vērsties un jautāt. Un es pasniedzu arī Argentīnas tango nodarbības. Bet, ja nekas, to varat arī kaut kur tīklos jau atrast. Mhm. Liena Lāca, Argentīnas tango. Tev Vēl nav, bet es padomāšu par šo jautājumu. padomā pozitīvi. Jā. Jā. Kas tev pašai palīdz atgriezties sevī, sazemējumā, ja uzrādās kāds saspringums dzīvē? Jā, ja uzrādās kāds saspringums. Ja uzrādās neliels saspringums, un tad es mēģinu elpot. Draugu tiešām vienkārši elpot. Un vislabāk elpot tā kā diafragmālā elpošanā. Mēs zinām, vai nu uz punča liekam rokas, vai nu uz ribu apakšējiem lokiem. Vienkārši tiešām elpojam. Naktī pamostam, mēs nevaram aizmigt. Vienkārši sākam, nu, bišķi apzinātāk elpot dziļi. Mm. Tas ir viens, tas ir jau uzrodas neliels stress. Ja uzrodas lielāks stress, kur elpošana un būšana mierā vairs nepalīdz, tad es izmantoju deju. Iesaku noteikti izveidot savu playlisti ar dziesmām, kas jums patīk, vai kas kaut nedaudz kas kaut nedaudz liek Iekustina. just kustību, ļauj kustēties, jo šāda ritmiskā kustēšanās ir tas, kas prātam palīdz arī ieviest atpakaļ struktūru. Mēs esam šeit, ok, miers, tagad tālāk, ko mēs darām tālāk. Tātad būšana ritmiskā kustībā, tur liekam visu pārējo iekšā, ko mēs varam, gribam, nolūku un tam līdzīgi. Ja tas nepalīdz un stress ir ilgstošs, tad es eju staigāt, tad es eju vienkārši staigāt, nu, Ilgstoši. tādos garākās pastaigās, tas ir tas, kas man palīdz. Un ja arī tas nepalīdz, un reizēm tā ir, ka tas nepalīdz, tad man palīdz būšana ārā un gandrīz kā pastaiga, bet tad es ņemu savas rokas, lieku zemē. Mm. Jā. Ņēmu savu dārzu, skatos, kura no tām domēm vai kur no tām vietām ir tā, kas visvairāk prasa man uzmanību, Mm. un es liekos tur. Es saprotu, ka tā ne visiem ir privilēģija, šāda privilēģija, bet, ja ir iespēja, es nezinu, ejiet jūrmalā, iebāziet rokas smiltīs tajā zemē,
Zemē, manuprāt, nu jau. Es jau klausījos, kad bija jau kaut kas par negatīvajiem joniem, ka tur apmainās magnētiskais lauks, un tur vienkārši sakot, kaut kāds tur brīnums notiek, un Zeme paņem slikto vai negatīvo vai, teiksim, nepatīkamo, kas Liekais. mums ir iekšā. Ko Mm. lūdzu? To, kas ir liekais. Jā, jā, paņem lieko, jo tas, kas ir negatīvais, tas jau ir vienkārši pārāk daudz, nu, bišķiņ liekas sakrājies tas, kas ir ārpus manas tolerances loga, ko es, cik Mm. es varu izturēt stresu vai cik es varu izturēt aizskaitinājumu, un tad ir kaut kas, kas ir jau tā kā, Sarkanā un tad. bultiņa. Jā, tad ir labi to sarkano būtiņu pamanīt, ka viņi ir bišķiņ pāri, nevis tur jau un Jā, regulāri. jā, jā. Tā ir vesela māksla atrast to, kur tā robeža sākās un kad smaciņi parādās, kā es saku. Jā, sāk svilt mati un tā. Jā. Jā, paldies. Es pieļauju, Dom, kādu no šiem ieteikumiem varētu arī kāds klausītājs, skatītājs ņemt un lietot. Mhm. Vai kaut kur teikt, jā, 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 es ar tāpatās, jā, man ar tas pats. Un tā kā es pa jūru staigāju, tad man, nu, te kurzems jūrmā, un tad izpūš vienkārši galvu tukšu pēc pusotras stundas un brauc mājās, viss ir normāli. Jā, tieši tā. Hmm. Nu, ko noslēgumā? Es aicināšu atkal pievērst uzmanību tam, kā jūtam savu tonusa atslābinājumu balansu, kur mēs esam šajā tonusa balansa līknē. Tādā, kur tā līknē starp aktivitāti un mieru mēs esam drīzāk. Varbūt kaut kas ir mainījies šīs sarunas laikā. Kā mēs izjūtam savu prātu, kā pilnu vai kā atvērtu, kā izjūtam laiku, drīzāk ar steigu vai drīzāk laiks ir pietiekošs. Un atkal sajūtam savu priekšpusi, savu mugurpusi. Ja vajag, pieskaramies. Ja tas noder, noder, ja nē, varam tikai iztēloties. Pievēršam uzmanību saviem sāmiem, kreisai, labai pusē. Varam kustēties, varam nekustēties, kā mēs paši jūtamies. Vēršam uzmanību augšai un lejai, lai kur būtu robeža starp augšu un leju. Un plašākā ielpā sajūtam, ka mēs izplešamies šajās trijās pamatdimensijās. Uz sāniem, priekšu, aizmuguri, augšu, leju. Un tiekamies savā veselumā. Atā! Uz tikšanos!